Tu esi palaidis internetā tīklā. Jā, tādu kā promo video, kas saucās iekšējās 11 tur kopā promo video. Jā, bet šis ir viens no tiem. Manuprāt, es gan neesmu redzējis visus 11, bet nu labs. Vai nav 11, vai es tev muldu? Varbūt, ka tu muldi. Varbūt jebkurā gadījumā. Zini, ko mēs izdarījām? Ne, tu nezini, es tev pateikšu. Jā. Mēs paņēmām un nedaudz izmainījām. Mēs ierunājām citu tekstu, bet atstājām to pašu video. Ej, tu nost! Kā var šitā novēkties? Zeltiņš uzaicināja savu šovu. Tā vispār notiek ar 1 no miljārdu. Un kā reiz ar mani. Es nevaru stūdās uziešu gaisā. Ko es tur darīšu, lai viss pārsteigtu? Kam lai uzprasa? Tā, šitie Norvēģi noslēgti. Šitas steidzās zimeni, tā tas nedara brilles. Rekutīņš Kārlis. Fū, viņš zinās, viņš ir atraktīvs. Tā. Hei, Kārli! Čau! Es dzirdēju, ka tu būsi vakarā ar Renāru Zeltiņu. Tā ir milzīga atbildība. Tu redzēji, kā Ilons iespridzināja. Tu nevari būt sliktāks. Es tev teicu. Kā tu domā, ko man tur darīt? Saprot vienu lietu. Tev ir jāklausa iekšējai balsī. Tu vari iznākt kā Aladins vai kā Obama, bet vislabāk tu izsien kopā ar punduriem un ar rozā vienrīdžiem. Tad jūs sākat žonglēt ar zemenēm, tu stāvi uz galvas, un tad tu ieliec skatītājus visiem uzber virsū virpuļus. Un jūs kopā, viss kopā, taisat tādus kā mazus vilnīšus, tādus kā Klausies, man liekas, šito viņi nesapratīs. Protams, ka nesapratīs. Tas ir par maz. Punduriem jābūt cāļu kostīmos. Un tad tu pārvērties par dūju un aizlido. Jā.